Stāstu cikls Iepazīsti filozofus. Stāsts par Hipatiju. Hipatija un dabas noslēpumi. Romas impērijā, lielajā un skaistajā Aleksandrijas pilsētā dzīvoja izcila sieviete vārdā Hipatija. Viņa bija ļoti gudra un ļoti zinātkāra. Viņa mīlēja mācīties par pasauli, zvaigznēm un skaitļiem, un viņa ticēja, ka ik viens var būt gudrs, ja uzdod jautājumus un meklē atbildes. Kādā siltā pēcpusdienā Hipatija sēdēja lielajā Aleksandrijas bibliotēkā. Tā bija vieta, kur atradās grāmatas no visām pasaules malām. Pie viņas pienāca zēns vārdā Aleksis un jautāja: skolotāji, kāpēc tev patīk matemātika? Man tā šķiet tik ļoti sarežģīta. Hipatija pasmaidīja un teica: Aleksi, vai tu zini, ka matemātika palīdz mums saprast pasauli? Matemātika ir zinātne, kas pēta formas un skaitļus. Tā ir kā slepena valoda, kas atklāja dabas noslēpumus. Piemēram, vai esi pamanījis, cik skaisti veidot ir gliemežvāki? Aleksis padomāja: jā, bet kā tas ir saistīts ar matemātiku? Hipatija pasmaidīja: gliemežvāki aug spirālē. Tas nozīmē, ka tie griežas ap sevi, kļūstot ar vien lielāki. Šī spirāle ir īpaša, jo katrs tās aplis ir lielāks par iepriekšējo noteiktā attiecībā, kas padara gliemežvāku stipru un ietilpīgu. Matemātika palīdz saprast, kā daba veido lietas, lai tās būtu gan skaistas, gan izturīgas, gan praktiskas. Vai saproti, kā daba izmanto formas, lai tās būtu noderīgas un skaistas vienlaikus? Aleksis pamāja: jā, tāpēc gliemežvāka neplīst tik viegli, vai ne? Hipatija paņēma smilšu dēli un uz tā uzzīmēja spirāli. Redzi šo spirāli? Tā parāda, kā daba izmanto ģeometriju, zinātni par formām un izmēriem, lai viss būtu harmoniski un stipri. Ģeometrija palīdz saprast, kā dabā viss tiek izveidots precīzi un gudri. Vai tagad redzi, kā matemātika ir viss apkārt? Aleksis pamāja ar galvu. Tas izskatās tik skaisti un loģiski. Tieši tā, teica Hipatija. Un vēl ir zelta griezums. Īpaša proporcija vai attiecība, kas dabā atkārtojas atkal un atkal. Proporcija nozīmē, ka viena lieta ir lielāka vai mazāka par otru noteiktā veidā. Zelta griezums veido lietas, kas izskatās perfektas mūsu acīm. Piemēram, koku zarojums bieži seko šim principam. Zari sadalās tā, lai katra lapa saņemtu gaismu un pietiekami daudz lietus. Aleksis domāja: vai tas nozīmē, ka pat koki izmanto matemātiku? Hipatija pasmaidīja: jā, matemātika ir dabas valoda. To var redzēt arī ananāsos, saules puķēs, čiekuros vai pat tavā sejā. Zelta griezums ir visur, kur ir harmonija un skaistums. Vēlāk tajā pašā dienā Hipatija aizveda Aleksi uz dārzu pie bibliotēkas. Viņa norādīja uz lielu koku. Vai tu zini, kā koki zina, cik augstu augt un cik daudz zarus izlaist? Aleksis interesēts papurnāja galvu. Nē, kā viņi to zina? Hipatija paskaidroja: koki aug tā, lai saules gaisma un lietus sasniegtu katru lapu. Zarojums bieži seko ģeometrijas un zelta griezuma noteikumiem, lai izmantotu katru stariņu gaismas un katru pilienu ūdens. Tas nozīmē,
ka koki aug gudri un efektīvi. Vakarā, kad saule sāka rietēt, Hipatija aizveda Aleksi uz bibliotēkas jumtu, lai skatītos zvaigznes. Vai redzi polāru zvaigzni? Tā vienmēr rāda uz ziemeļiem. Senie cilvēki izmantoja zvaigznes, lai atrastu ceļu naktī. Ja tu zini, kur atrodas polāra zvaigzne, tu vienmēr zināsi, kur ir ziemeļi. Vai vēlies iemācīties atpazīt šos zvaigznājus? Aleksis sajūsmināti pamāja. Hipatija parādīja uz debesīm. Redzi tās 7 zvaigznes, kas izskatās kā karote. Tie ir lielie, greizie rati. Ja seko līnijai no šīm 2 zvaigznēm taisni uz augšu, tu atradīsi polāru zvaigzni. Tā vienmēr rāda uz ziemeļiem. Aleksis pacēla acis un jautāja, vai zvaigznes vienmēr būs tur, kur tās ir tagad? Hipatija pasmaidīja. Zvaigznes kustas, bet ļoti, ļoti lēni, tāpēc mums tās šķiet nemainīgas. Un jā, tās vienmēr būs tur, izgaismojot mūsu ceļu naktī. Nākamajā dienā Aleksis jautāja, skolotāji, kā es vēl varētu izmantot matemātiku? Hipatija atbildēja, paskaties apkārt, viss, ko redzi, ir saistīts ar matemātiku. Tavs mājas jumts, tilts pāri upei, pat tavs krēsls. Tie visi ir veidoti, izmantojot ģeometriju. Matemātika palīdz cilvēkiem būvēt stipras un drošas lietas. Tā nav tikai par skaitļiem, tā ir par izpratni, par pasauli. Hipatijas dzīve un mācības iemācīja bērniem, ka zinātkāre un zināšanas ir ceļš uz gudrību. Viņa bieži atkārtoja, zināšanas ir gaisma, kas izgaismo ceļu pat visstumšākajā naktī, un šī gaisma turpina spīdēt arī mūsdienās. Vai tu atceries, kāpēc gliemežvāki un koki ir tik īpaši? Un ko mēs varam uzzināt, skatoties zvaigznēs? Un vai tu zini, kā matemātika palīdz cilvēkiem būvēt un radīt lietas? Hipatija mācīja, ka zināšanas ir kā piedzīvojums. Tās ļauj atklāt noslēpumus un iemācīties saprast pasauli, kas ir mums visapkārt. Paldies, ka klausījies šo stāstu! Ja tev patika, nospied like un abonē kanālu spiežot subscribe, lai nepalaistu garām nākamos stāstus. Un atceries, zināšanas vienmēr izgaismo ceļu. Tiekamies nākamajā stāstā. Atā!